Nodaļa uzzināja to, ka viena organizēta grupa, kas ir bruņota ar šaujamieročiem, plāno veikt uzbrukumu uz vienu viensētu ārpus Rīgas. Nodaļa piesaistīja vienību, jo tas ir vienīgais rīks, kā viņus var aizturēt, jo viņi ir daudz, viņi ir bruņoti, un notika tā aizturēšana. Viņi atklāja uguni uz vienības kaujinieku, kā rezultātā vienības kaujinieks bija spiests pielietot šaujamieroci, kā rezultātā šīs noziedznieks notikuma vietā mira, un tas bija spilgts gadījums. Es biju pavisam jauns, uzsaku dienestu, un tieši es redzēju vienību, kā viņa darbojas, cik tas mehānisms ir sinhrons, visa komunikācija, sadarbība, kā viņi izvietojas. Tiešām es skatījos ar lielu izbrīnu, kā mūsu valstī ir tāda vienība, un kā viņa tik profesionāli var strādāt. Līdz ar to tas arī viens no punktiem bija, kāpēc es nomainīju savu specializāciju policiju tieši uz darbu vienību.